Šogad tāpat kā citus gadus Viļānos notika tradicionālais pasākums Lauku diena. Pasākumu organizēja Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību. Labdien, augsti godātie Lauku dienas apmeklētāji, dalībnieki, viesi! Man tiešām ir patiesas prieks, ka šodien tik daudz dalībnieki ir ieradušies, lai piedalītos šajās lauku dienās, tehnikas demonstrējumos un arī lauku apskatē. Zemnieku un lauku uzņēmēji apmeklējot lauku dienas varēja uzzināt par jaunākajām aktualitātēm laukaugu audzēšanā, iegūt sev interesējošu informāciju par novitātēm auga aizsardzības līdzekļu un mēslojuma jomā, kā arī apskatīt tehnikas demonstrējumus. Pirms lauku dienām organizatori bija pārliecināti, ka krīzes ietekmē tehnikas demonstrējumi būs mazāk, taču gluži pretēji. Dalību izstādē bija pieteikuši jauni uzņēmumi, degvielas un eļļu tirgotāji, kā arī līzinga kompānijas. Paldies visiem, kas nav apjautuši šo krīzes situāciju kā situāciju, kas ir kā nolemtība, bet strādā, dara un domā par rītdienu. Lauku dienas dalībniekus ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju pētījumiem iepazīstināja zinātnes centra darbinieki, kā arī eksperti no Latvijas un Lietuvas. Šogad apmeklētājiem lauku izmēģinājumos bija iespēja gūt informāciju un padomus arī par kaņepju, eļļas un šķiedru linu audzēšanu. Šīs kultūras izmēģinājuma lauciņos centra darbinieki audzēja 1. gadu. Lauksaimniecības zinātnes centra vadītāja Veneranda Stramkale gan piebilst, ka pavasara laika apstākļi, ilgstošais sausums, tos ir ietekmējuši nelabvēlīgi, īpaši cietuši esot eļļas līni. Lauciņos pilnīgi jauni izmēģinājumi veikt arī energokultūru jomā. Tās ir augu kultūras, ko izmanto siltumenerģijas ražošanai. Šim alternatīvajam saimniekošanas veidam jau ir pievērsušies arī vairāki Rēzeknes novada zemnieki, bet izmēģinājumu rezultāti noteikti būs interesanti arī tiem, kuri tikai plāno to darīt.